Nu, es varu iesākt, bet tad tu to nogriez nost. Vai priekš mums tas svarīgāk ir Brāmsa un Šuberta satikšanās, vai svarīgāka ir šī mājas muzicēšanas forma, vai varbūt tās vēl svarīgāka lieta ir Valentīnas dienas garšas noķeršana. Man liekas, ka šī muzika jau runā pati par sevi. Un tā runā par mīlestību, gan to gaišo, gan varbūt ne tik gaišo pusi. Brāmsam vairāk ir tāds izsvērts un katra detaļa ir tāda acīm redzami skaidra, tad Šubertām mēs varam ļauties tādām bezgalīgajām līnijām. Tas ir skaists ceļojums, un es tiešām to gaidu, jo Rihards ir brīnišķīgs kolēģis, ar kuru jau esam sadarbojušies arī iepriekš. Es nezinu, kā ir dalīt klavierus divās daļās. Tā jau to nemaz nevar sadalīt, vai ne? Ar tevi jauki ir dalīt klavierus. Tu esi pieradis, ka pie tā instrumenta tā ir tava aura un tu esi viens pats tur. Bet tad, kad ienāk otrs, jābūt foršam cilvēkam, kas ir tev blakus tajā brīdī. Bet vēl nāk šie dziedātāji klāt, un mēs abi divi vai visi trīs zinām to, ka Brāmsam ir ārkārtīgi svarīgi. Tas nav pavadījums, ka mēs esam visi kopā, veidojam šo muzikālo audumu, ka klavieru partijas loma ir tikpat līdzvērtīga, cik balss un kora šajā gadījumā loma. Mēs tā kā mājas muzicēšanā, kā istabā, kurā Šuberts uzaicināja savus draugus būt kopā un vakarā muzicēja, sēdās pie klavierēm, viņa draugi dziedāja. Un es ceru, ka mēs ar šo visu muziku un ar šo visu skaisto mēģināsim uzburt tieši tādu pašu ainu, man liekas, Zintaru koncertzālē.